Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu. Sporto visa klase! Radīsim jaunu priekšstatu par bērnu veselības priekšnoteikumiem ikvienam Latvijas skolēnam un viņu vecākiem. Šis nav projekts olimpiešu sagatavošanai. Tas paredzēts bērnu veselības nostiprināšanai, viņu stājas uzlabošanai un motivācijas radīšanai nodarboties ar sportu. Žoržs Tikmers, projekta idejas autors. Sports – tās ir olimpiskās medaļas, čempionu tituli un treniņi 2 reizes dienā. Bet sports ir arī veselīga dzīvesveida pamats. 21. gadsimtā tehnoloģijas dzīvi ir atvieglojušas tik ļoti, ka daudziem ir automašīna. Uz sabiedrisko transportu nav jāiet vairāk par pārsimt metriem, bet no viena stāva uz otru mūs nogādā lifti. Tik kardināli mainoties dzīvesveidam, pirmie, kurus tas ietekmē, ir paši jaunākie. Bērnu skaits ar lieko svaru pēdējo 30 gadu laikā Eiropā ir 2-kāršojies, pusauģu vidū pat 3-kāršojies. Tāpat laikā iemaņas planšetdatoru un viettālruņu lietošanā bērni ir apguvuši jau līdz 5 gadu vecumam, bet 15 gadu vecumā vairāk kā 80% ir savs profils sociālajos tīklos. Latvijā liekā svara problēma ir katram 5. pirmklasniekam, secinājuši ārsti. Speciālisti norāda, ka problēmas galvenais cēlonis ir mazkustīgs dzīvesveids. Par šo problēmu tiek diskutēts Eiropas Savienības vadības līmenī, tiek domāts par stratēģijām un rakstītas programmas, jo vidēji Eiropā bērni ir fiziski aktīvi tikai 6 līdz 16 minūtes dienā. Latvijas Olimpiskā komiteja tikmēr nolēma, ka ir jārīkojas. Jums ir laimējies! Jūs esat pirmie, kuriem būs iespēja katru dienu visas mācību nedēļas garumā nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, apgūt sporta pamatus un iespējams izvēlēties arī sportu kā nākamo jūsu nodarbošanos. Jādod iespēju bērniem sportot katru dienu. Tā tapa projekts Sporto visa klase. Latvijas Olimpiskajai komitejai bija ļoti liels cerības saistībā ar valdībā izstrādātām un pagājušā gada pieņemtām sporta pamatnostādnēm, kurās ļoti plaši tika diskutēts jautājums par 3. sporta stundas ieviešanu. Man bija tas gods piedalīties vairākās sagatavošanas sēdēs ministra kabineta komitejā, un jāsaka, tas, ko es tur dzirdēju, man nedaudz pārsteidz, jo es dzirdēju ļoti daudz argumentus par to, ka tas nav īstenojams, tas nav realizējams, un tas prasa milzu resursus. Ko mēs darījām Olimpiskā komitejā? Mēs pirmkārt apspriedāmies ar saviem kolēģiem un konstatējām, ka Olimpiskā komiteja nekad nav meklējusi vieglas ceļus, un ka šeit tieši mums ir jārada savs piemērs un aicinājums un jārada pilotu projekts, tad varbūt projekts un programma, varbūt vēlāk tā izaugs līdz kustībai. Kopā ar partneriem Latvijas mobilo telefonu un Latvijas futbola federāciju LOK bija iespēja izveidot programmu, kurā iesaistījās 6 skolas no Valmieras, Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Ventspils un Rīgas. Aizvadīto mācību gadu 1.3. klases skolēni šajās mācību iestādēs sporta stundas apmeklēja katru darba dienu, jeb 5 reizes nedēļā. Projekta princips ir pavisam vienkāršs. Latvijas Olimpiskā komiteja nodrošina iesaistītās skolas ar mācību materiāliem un inventāru, kas nepieciešami, lai skolotājs varētu pēc iepriekš sagatavotas Latvijas sporta pedagoģijas speciālistu programmas novadīt sporta stundu katru dienu. Turklāt viena no tām ir peldēšanas apmācība. Mācību gada sākumā un beigās bērni veic fiziskos testus, lai pavasarī varētu novērtēt izmaiņas rezultātos. Turklāt tādus pašus testus izpilda arī paralēli klase katrā iesaistītajā skolā. Viņiem sports, tāpat kā līdz šim, būs 2 reizes nedēļā. Pēc testa rezultātiem es varu spriest, ka līmenis ir dažāds. Vieni bērni, kas tiešām jau kaut kur nodarbojas ar sportu, tie ir tiešām fiziski spēcīgi un lokani un līdzsvarotāki. Tie, kas par sportu nodarbojas ļoti maz, tās 2 stundas nedēļā un papildus neko nedara, tie tiešām salīdzinoši vājāki šī fiziskajā aktivitātē un fiziskajā sagatavotībā. Un es ļoti ceru, ka pēc šī projekta bērni kļūs fiziski aktīvāki, uzlabosies viņiem gan šī stāja, gan šī gaita, gan arī šī domāšana par fiziskajām aktivitātēm. Visgrūtāk bija flamingo uztaisīt. Es nevarēju vienkārši līdzsvaru uztaisīt.
izturēt. Bet visvieglāk bija lekt, cik tu vari tālu uzlekt. Bērniem ļoti patīk, ka mēs ļaujam 2 reizes pamēģināt, un tad, ja rezultāts uzlabojas, viņi ir ļoti priecīgi. Celīšu taisni un jā. Tātad mēs sasniedzam 2. Iepriekšējā atzīmīte bija 0, tā kā tagad jau tu, kamēr vingrinājies, sasniedz jau atzīmi 2. Tā ļoti labi. Sporta veidi nosaka daudzas lietas, teiksim, basketbols, futbols, jā, tur ir klupšanas akmens ir lokanība, bet tas pats futbols ir ļoti labs rādītājs lecienam no vietas. Savukārt dejotājiem ir ļoti labs līdzsvars, ļoti laba lokanība un arī funkcionālai testi ir krietni labāki. Tātad iekšējā muskulatūra, kas ir mugurkaula stabilizējušā muskulatūra, pēdera presa muskulatūra. Kad viņa ir vāja, viņiem pie vajadzīgās kustības bieži vien nestrādā vajadzīgie muskuļi. Tas nozīmē, īstā muskuļa loma pārņem citi muskuļi, un kas var novest pie zināmām veselības problēmām, skoliotiskiem izliekumiem, tālāk pie skoliozes un tā tālāk. Metodiskais materiāls ir sagatavots, kā es teicu, no Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas puses pēc Latvijas Olimpiskās komitejas pasūtījuma. Tur ir aprakstīta katra stunda, gan peldēšanā, gan futbolā, gan stājas korekcijā un vingrošanā, un tās ir salikts noteiktā secībā, atbilstoši tiem standartiem, kas ir izglītības sistēmā, un tie ir viegli saprotami, jo šis, teiksim, stundas konspekts viss ietilpst vienā lapspusē. Ir pārliecība, ka rezultātiem jābūt. Tomēr neviens nezina, kā tieši tas ietekmēs bērnus un viņu ikdienu. Ir arī bērni, kas ir sportiski, kas trenējās, ir tādi, tā kā varbūt ar problēmām arī, jā, daži bērni tur ir. Bet, es domāju, ka visā visumā viņi tagad ir tā visi uz tādu emocijas vietni, ka viņi ļoti priecīgi. Drusciņi jau ir bažas par to otru daļu, kas man tāda šokā bērniem. Vēl, kad tie vecāki nenobīstās, bet šos doto brīdi tie vecāki ir, aiziet, lai būtu, bet tie bērni zina, kāda ir bērni, kāds var to tikko nesapāk, nav, un kādam var noprast. Kad mēs cenšamies tāpat ar otrajām spēlēm, ceram, tas prieks būs tāds pats līdz pat māja beigām. Brīžos, kad pazūd motivācija, un tā var notikt ar katru, gan skolas sporta zālē, gan pasaules lielākajā stadionā. Svarīgi, lai blakus ir kāds, kurš iedvesmotu. Tāpēc katrai klasē bija savs olimpiskais audzinātājs, kurš ar savu piemēru, padomu un vienkārši klātbūtni iedvesmoja bērnus. Jūs nezināt, ka jums būs Māris Verpakovskis? Jā. Man stāstīja, ka viņš ir futbolists labākais tā. Ka viņš ir slavens, un viņš kādreiz gāja futbolu, viņš bija labākais, un viņš ir slavens tā. Ļoti labi, reāli vienkārši. Ledus ir salauzts, no bērniem jau ātri tas kontakts laužās, ledus laužās. Olimpiskā klase mums katru dienu ir sports. Tas ir ļoti viegli. Visa dzīve ir kustība, un es gribētu, lai kustēties kļūtu par viņa dienas neatņēmamo sastāvdaļu, un lai viņi saprastu, ka bez kustības nekas nenotiks, un lai viņi arī turpmākajai dzīvē turpinātu tāpatās. Dzelzs disciplīna, lai mācībās būtu ļoti labi, un tad teiksim, tās pozitīvās emocijas un tāds emocionālais tāds uzliesmojums fināla sacensībās, bet es domāju, ka būs jāgatavojas nopietni. Konkurence ir liela. Pierunāsiet, kā jums liekas olimpisko medaļu atnest uz skolu parādīt? Jā! Kā tas savādāk? Smartiskākā klasē. Medaļa tev būs jānes. Medaļa atnesīs. Noteikti, es nezinu, es finālu varbūt ātrāk redzēs, kā viņiem ies mācībās. Ja labi mācīsies, tad noteikti ātrāk. 164 trešklasnieki. Rudenī sāka eksperimentu, kas izmainīja viņu ikdienu, un cerams nākotnē izmainīs arī viņu dzīvi. Šie bērni un viņu vecāki bija tik drosmīgi, lai rādītu ceļu pārējiem. Kā vēlāk izrādīsies, tad sekotāju netrūks. Šis būs stāsts par uzdrīkstēšanos, emocijām un pārmaiņām. Viņš mums visu ko iemācīja, viņš mums iemācīja, man tā kā viņš pārcēla pāri bumbu galvai. Viņš man, kad mēs spēlējam bumbu, viņš man
kaut kā uzgāja virsū un atņēma bumbu. Nu tā, tad, kad es izaugs arī varu spēlēt futbolu un kļūšu slavens, būšu slavenāks nekā viņš. Protams, jā, patīkam, ka bērni grib spēlēt un viņiem interesē. Tas, protams, ka mūs priecē. Varbūt arī, kas zina, no šitās klases izaugs kāds futbolists un pateicoties tikai uz šīm stundām. Tas noteikti mūs priecēs. Varbūt būs arī kāds pastiprinājums FK Liepājai un būsim tikai laimīgi redzēt kādu no viņiem komandām. Noteikti kāds piesarēs sarežģītāki 3. klasē nekā profesionālai komandai novadīt treniņu. To es arī runāju fizkultūras skolotāju un es viņu neapskaužu, cik grūts viņas darbs. Viņi viņu gaida, viņi zinot, ka viņš būs, viņi jau ir emocionāli sagatavojušies, un viņi uztver tā kaut kādu lielu pārsteigumu. Viņiem patīk. Mārs varētu dot vienalga kāds vingrinājumus grūtus, neinteresants vai vienalga kāds. Viņiem tas viss būtu ļoti forši un patīkami, jo to dara Māris. Klasē nav daudz bērnu, kas kaut kur nodarbotos ārpus skolas. Ja, varbūt kā Rīgā mēs redzējām, kur tur bērni, kas ir diezgan attīstīti dažādos sportveidos, un mums ir bērni vienkārši, jā, bērni, kas nekur netrenējās. Un viņiem šis projekts, es domāju, ka ir visnotaļ daudz vairāk vajadzīgs nekā tiem bērniem, kuri jau trenējās, nodarbojās ārpus. Jums jāmet ir taisno roku un vienkārši drusciņi jāpadod svars atpakaļ uz labās kājas. Nu, un šādi, jā. Dusmas var izlādēt sportā, un tad tik daudz arī nekaujamies, vispār nestrīdamies, gan arī vispār vairāk nekā, tāpēc, kad ir 5 sporta stundas, un var izlādēties to visu. Es domāju, ka es esmu tā kā piecklasnieks, es skrienu tā kā piecklasnieks un metu tā kā piecklasnieks. Patiesībā ir ļoti liels tās izmaiņas, jo tāpēc, ka mēs esam novērojuši, kad viņi ir tādi sportiskāk, aktīvāk, jūs varat redzēt, ka viņi visā grib kustēties, kad, piemēram, šitā stunda beidzās vienmēr ceturtdienās, kad pēdējā, viņas nevar ārā dabūt, tā kā jūs tagad redzējāt. Viņi vienkārši negrib vecāki stāv pie durvīm jau gaida, un viņi neiet ārā, viņi grib vēl kustēties un darboties. Es jūtu, ka man tie muskuļi tādi, es arī ātrāk skrienu un arī spicāk var aizmest to bumbiņu tā vai tālāk. Man šķiet, ka klase ir vairāk sadraudzējusies. Tas ir ļoti labi. Viņiem ir ļoti daudz zēnu šeit un maz meitenes. Un man liekas, ka tas tā ļoti, ļoti labi ir no tā viedokļa. Kurš man varēs ielikt, tas dabūs konfeti no mani. Tagad es nostāšos šeit. Prieks ir tad, kad, ja es kaut ko pasaku, un tu to vari izdarīt, un tev izdodas, visu to arī pietiek. Man vairāk neko nevajag. Bet, ja tev stāst, un tu nespēj izdarīt vai neklausies, tā man negribās. Tāpēc es saskatīju ļoti daudz bērnus, kam pateicu, izdara tā, viņš izdara. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Ja viņš klausa, vienalga savus, kā grib pedagogs, skolotāji, treneri, ja viņš spēja uzklausīt tavas idejas un to, ko tu māci, tas ir galvenais. Peldam iepeldēšanos! Ikdienā es neesmu izjutusi, ka viņš būtu piekus, vai viņš sliktāk justos, vai būtu sagurs, vai kaut ko sūdzētos. Viņš ir tikai priecīgs, jo vairāk, jo labāk pēc principa. Tā kā es viennozīmīgi uzskatu, ka tas ir ļoti labi. Bērnu veselībai un fiziskai attīstībai super. Tas ir devis viņam tādu, kā viņš vairāk plāno savu laiku, viņš vairāk rēķinās ar saviem spēkiem. Viņš var jau principā, viņš tomēr rēķinās ar to, ka viņam ir šīs fiziskās aktivitātes un fizisko aktivitāšu rezultātā viņam varbūt paliek mazāk laika, teiksim, tām citām aktivitātēm, kur viņš citur varbūt tērētu laiku. Projektā iesaistītās klases mācību gadu laikā vairākas reizes tikās, lai noskaidrotu labākos tautas bumbas turnīrā un stāpešu skrējienos. Kā uzsver eksperti, sacensības ir tikpat svarīgas kā treniņi. Jebkuriem treniņiem ir noteikti vajadzīgs sacensības, un sacensības ir tās parāda to gatavotību, kā jau skolā, kā tu mācies, eksāmenis tev nobeidzot skolu, ja? Un es domāju, ka jebkurā gadījumā šāds sacensības ir vajadzīgs, jo ir vajadzīgs tās azarts, cīņa un pārliecība par saviem spēkiem. Un galvenais publiskā vidē uzstāties, jā, tā kā šī zināmā veidā tāda uzstāšanās. Man iet ļoti labi. Man liekas, ka es to varu teikt pa visiem. Ir vēl spēks, bet bija īstenībā ļoti ātri atceļas.
Tas, man liekas, ir pats foršākais, jā, kā mēs sakam, mīlestību arī nevar izmērīt, jā, bet laimīgākais cilvēks ir tas, kam ir mīlestība. Un es tāpēc domāju, ka statistika ir viens, bet ja jūs jautāsiet viņiem jautājumus un jūs redzēsiet, kā spīd viņu acis, tas jums arī daudz ko pateiks. Rīgas meitenes veids, ka viņas dabūs pirmo vietu. Nē, Valmiera. Es tam neticu, ka viņi dabūs vietu pirmo. Mēs gribam, jo mēs pagājušais dabūjām 6. vietu. Emocijas sit ļoti augstu vilni, tāpēc, kad visi grib vinēt, visi grib piedalīties, tā kopības sajūta, un tas ir tas pats galvenais. Pats galvenais sports, plus šitās emocijas, un tas ir tas, kas interesē, notur un aizrauj. Un es uzskatu, ka šodien šis turnīrs viņiem ir ļoti izdevies. Katru dienu trenējamies, un es domāju, ka šie treniņi ir atmaksājušies, mēs būs pirmā vieta. Es gribētu sasniegt savu mērķi, kaut kādu sporta mērķi. Kāds tev ir tas mērķis? Es gribētu vieglatlētu kāpienus, uzvarēt kādās sacensībās vai dabūt kādu medaļu. Es nebiju tik disciplinēta, kā šie bērni ir, un tas man tiešām liekas, ka ir liela starpība, ja? Un kad es sportoju, man, protams, nebija tik daudz citas aizraušanās, kā tagad ir bērniem, ja? Mums nebija planšetdatori, mums nebija viss tās pārējais televizors, bet tur multfilmas rādīja tikai svētdienās no 4 līdz 5, ja? Tāpēc mēs bijām aktīvi un gājām ārā, un tāpēc jau īpaši prieks redzēt, ka bērni ir aktīvi, ja, un atšķirās gan ar disciplīnu, gan ar savu gatavību būt aktīviem. Mums tajā klase trenējas kāda 1/3. Tagad gandrīz visi, varbūt kādi 5 tikai nekur neiet. Viņiem pat gribas, viņi labprāt skrien pēc stundām uz saviem treniņiem. Meitenes mums izvēlēs vieglatlētiku, laikam iedvesmoja Inata. Jā, hops un noķeram, jā. Hops un noķer, bet tu met bišķiņas priekš, pamet bišķiņu virs galvas. Man patika, kad Mārtiņš Plāviņš mūs nodarbināja. Tas bija ļoti interesanti. Šī bija interesantākā stunda, kas man ir bijusi. Liela atšķirība, jo skolotājs ir parasts cilvēks, bet tas, kad ar medaļu, tas ir labs. Es iesaistījos šajā projektā, jo pašam ir bērni, un es arī ļoti gribētu, kad mani bērni piedalītos šādu veidu projektā, jo, teiksim, ar to, kas skolās ir tās fizkultūras stundas, ar to ir daudz par maz ir, un ar šādu veidu papildus aktivitātēm, tad tas kompensē arī teiksim, tiem bērniem, kas ikdienā varbūt ir izvēlējušies nevis pēc skolas ar sportu nodarboties, bet ar citu veidu nodarbēm. Es viņus saucu par slaido klasi, jo viņi ir plastiskāk kustībās, viņi ir vairāk uzmanība, koncentrēšanās un tā mobilizācija ir tāda augstāka nekā, pieņemsim, bērniem, kuriem mazāk šis sports ir. Es kā mamma atbildētu noteikti jā, ka es savam bērnam arī gribētu, lai būtu 5 stundas nedēļā. Mūsu vecāki arī bija vecāku sapulce nesen, viņi ļoti apmierināti, viņiem tas patīk, un kad nākošgad tas turpināsies, viņiem arī ļoti patīk tas. Skriet, turpināt, skaidrs, kas uz mani. Tas mums palīdz sportot un vislabāk izdarīt un stājai arī labāk. Jūs, tu pastāsti? Arī mums tas viss arī dzīvē būs vajadzīgs, kad mēs varēsim kļūt par kaut kādiem čempioniem un tā. Ir milzīga izaugsme, jo rudenī, kādu mēs sākām, un šī klasīte, mums ir 4 trešās klases, viņa nebija tā sportiskākā klase. Milzīga izaugsme, bērni ir saliedēti, draudzīgi, kas nebija rudenī. Bērni kļūst sportiskāki, noteikti viennozīmīgi. Daudzi bērni ir arī jau izvēlējušies sporta skolu, lai tālāk nodarbotos. Viņi vispār ir ļoti talantīgi bērni, jo daudzi dzied un dejo. Viņi iet uz visām pusēm. Sportisti bija mazāk šajā klasē, bet tagad ir vairāk un iesaistās arvien vairāk. Piekritīšu visam, kas atbalsta sportu, jo vairāk tās sporta nodarbības, jo labāk. Un es domāju, ka arī skolotāji un mācību pārziņi teiks, ka vienkārši ir izkārtot to vienu nodarbību dienā. Tā kā
Es pat teiktu, ka būtu gatavs vēl vairāk parakstīties, lai vēl vairāk notiek tās sporta stundas, jo šajā vecumā tomēr fiziskām aktivitātēm vislielākais svars ir un pareizi stāja, pareizs augums, un tas ir aizsarība gan domāšana, gan vizuālo, gan visu. Tā kā, Dievs dod saprast tiem mūsu vadībai, vadītājiem, ka šī ir mūsu nākotne. Projekta noslēgumā tika atkārtoti veikta dalībnieku testēšana, un pēc šiem rezultātiem LSPA speciālisti varēja izdarīt pirmos secinājumus, kā arī koriģēt mācību programmu nākamajam gadam. Ir testi, kuros ir ļoti skaisti redzama pozitīva dinamika, ir testi, kuros varbūt ir palicis rezultāts nemainīgs, bet ir arī testi, kuros ir arī negatīvāks rezultāts, nekā mēs bijām gaidījuši. No tāda fizisko īpašību, kāpumā, tad man ir ļoti pārsteidz tas, ka bērni viena gada laikā var pēkšņi nomainīt eksplozīvo spēku rādītāju no salīdzinoši zemu uz ļoti augstu. Ja? Un runājot par to spēku izturības testu, tur mums ir problēmas. Ja. Tas ir tas lauciņš, kuru tiešām būtu jāliek šiem gan treneriem, gan arī sporta skolotājiem lielāks akcents uz šo vispārējo fizisko sagatavotību. Iepazīstoties ar Sporto visu klasu projektu, atzinīgus vārdus tam veltīja arī leģendārais ukraiņu kārtslēcējs, 6-kārtējais pasaules čempions Sergejs Bubka. Tas ir veselīgs dzīvesveids, un es to uzskatu par pareizu pieeju. Arī citās valstīs tā dara, un tai jākļūst par sistēmu. Kad sistēma strādā, tad ir arī rezultāts. Aizvadītais gads bija piedzīvojumu un pārmaiņu pilns 6 klasēm, kas piedalījās projektā. Taču loka mērķis bija radīt sniega bumbas efektu, un tas izdevās. Nākamgad projektā būs iesaistīts gandrīz 10 reizes vairāk klašu. Jau nākamajā mācību gadā šajā programmā, šajā projektā iesaistīsies 48 klases no vairāk kā 30 pašvaldībām. Es domāju, tas ir lielākais iegūms, un es gribētu pateikt lielu paldies gan izglītības iestādēm, gan sporta pedagogiem, gan īpaši pašvaldībām, ar kuru atbalstu, izpratni un līdzdarbību ir iespējama šī projekta attīstība. Sporto visu klasi turpināsies ne tikai lielajās pilsētās, kā tas bija pirmajā gadā, bet arī mazākās pašvaldībās, kā piemēram Pļaviņās. Tagad to dara pašvaldības, kas ir ieinteresētas, skolas, kas ir ieinteresētas, bet es uzskatu, ka tam vajadzētu īstenībā nākt no izglītības ministrijas jau ar tādu patiešām norādījumu, ka tas ir nepieciešams, obligāts pasākums šīs 5 sporta stundas nedēļā. Secinājumi, kas rodas īstenojot Sporto visu klasu projektu, tiks uzklausīti arī visaugstākajā līmenī – Izglītības un zinātnes ministrijā, kas ir galvenais lēmumu pieņēmējs, lai sporta stundu vispār izglītojošajās mācību iestādēs būtu vairāk. Šie secinājumi no projekta būs ārkārtīgi noderīgi tālāk domājot un veidojot jauno kompetencēs balstīto mācību standartu, jo šobrīd ministrija tieši ir uzsākusi darbu pie taiskaitā mācību struktūras izvērtēšanas, lai saprastu, kādā veidā labāk skolēniem piedāvāt tās ne tikai zināšanas un prasmes, bet kādā veidā arī attīstīt attieksmes, kas ir vajadzīgas bērniem. Spilgts piemērs, kā LOK veidotais projekts kļūst neatkarīgs no Olimpiskās komitejas un to pārņem pašvaldība, ir Ventspils. Tur pilsēta par saviem līdzekļiem jau no šī mācību gada ievieš papildus sporta stundas, un ar katru gadu domas finansēto stundu skaits palielināsies. Sākot no 3. klases un tā katru gadu klāt, viena klašu grupa nākošā, tad 3., 4., 5., 6. pagaidām šīs pirmās 3. Būtu otra fiziskās kultūras aktivitāšu nodarbība skolā kā fizkultūras stunda. Projekta emocionālākais brīdis noteikti bija lielais fināls. Kopvērtējumu uzvarētāji, kas balvā ieguva dalību sporta nometnē, tika noteikti ņemot vērā gan gada laikā parādītos sportiskos rezultātus un individuālo spēju attīstības dinamiku, gan sekmes mācībās. Vismaz dabūjām 2. vietu nekā citreiz. Mēs dabūjām 4., 5. Jā. Mēs vismaz cīnījāmies pret Rīgu. Jā. Es
daru darbu, kas man patīk, ko es dievinu, organizēšanu un bērniem mācīt sportot. Un tas, kas šodien notika, emocijas, un es ārkārtīgi lepojos un priecājos ar visiem, kas iesaistījušies un ar mūsu augsto rezultātu un panākumiem šobrīd. Vienkārši brīnišķīgas. Prieka asaras, tas vienkārši satriecoši. Es nekad neesmu bijis nevienā nometnē, tāpēc arī tā ir. Jā. Tā ir tava lielākā uzvara mūžā? Jā, ir. Es nekad neesmu tā uzvarējis. Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu. Sporto visā klāsā!